Es sveicināts skatītāji. Man gan ir aizdomas, ka lielākā daļa, kas man skatās, tās tomēr ir sievietes. Nu, ko mīļā. Iepriekšējā reize es dalījos ar praktiku, par to, kā mēs varam vērsties pie sirds un sadzirdēt viņas atbildes. Bet teikšu godīgi, ka vienatnē pat pēc šāda ieraksta parauga praksi atkārtojot, tas nebūs efektīvi, jo, lai mēs labāk saprastu katrs pats sevi, mums tomēr ir vajadzīgi arī citi cilvēki apkārt. Citu paraugs, jo kādam varbūt kaut kas sanāk labāk, kāds saprot vairāk, kāds šo te praktiku ir veicis daudz ilgāk un var padalīties ar savu pieredzi. Tāpēc, ja ir reāli vēlme sākt izprast pašām sevi, tad tomēr ir jākāpj ārā no tā skapja un jāsāk rakstīt komentāri. Kaut vai ar jautājumiem par to, ka kaut kas nav sanācis, kaut ko nesaprotu. Jo tas pats prāts, ja viņš kaut ko tajā algoritmā nesapratīs, viņš uzkārsies uz to vietu un neļaus tālāk neko darīt. Mēs esam ļoti ilgstoši dzīvojuši pasaulē, kurā viss ir pareizi tā kā plānot, izmantojot prātu kā instrumentu. Sastādīt plānu, salikt pa punktiem, visu izdomāt, izštukot, jā. Bet tam plānot nākotni, izejot no tā, ko zina mūsu prāts. Bet, ja godīgi, prāts zina tikai to pieredzi, kas mums jau ir bijusi iepriekš. Tā jau ir pagātne, tāpat nav tagadne. Mēs būvējam nākotni, sanāk balstoties uz pagātnes veiksmēm, neveiksmēm, izpratnēm. Man šķiet, tas nevienmēr ir prātīgi, ja? Tā nākotne varbūt mums gribētu kaut ko piedāvāt labāku, bet mēs nevaram paņemt, jo prāts tam netic. Tāpēc es šoreiz gribētu parādīt tev, lūk, šādas te kārtas, kas mums zināmā mērā var palīdzēt, kā tāds papildus instruments, jo sirds jēdziens, tas ir kaut kas tāds mistisks, eterisks, to nevar pataustīt. Tāpat laikā kāršu kaulu var paņemt rokās, to var pataustīt, un arī prāts to ierauga un labāk saprot. Šīs te ir vnutriņie apora. Es esmu nopirkusi tādu kāršu kaviņu. Tās domātas darbam ar resursu stāvokļiem. Te ir vēl šādas, graņimojo, jā, tātad mana es, dažādās šķautnes, jā, un vienkārši pats сказки подсознания, zemapziņas padomi, ja tā vienkāršoti tulkojam. Šādu asociatīvo kāršu šobrīd ir ārkārtīgi daudz, un arī psihologi tagad tādas ir sākuši izmantot kā palīgu, lai palīdzētu klientam. Tā nebūs zīlēšana kafijas biezumos gluži. Tas būs tāds nedaudz taustāmāks darbs pašiem ar savu iekšējo pasauli, ja? Iekšējās pasaules izzināšanas instruments. Jo mēs varam tā sadalīt nedaudz, tā kā divās daļās, ja? Ja es kaut ko jautāju par lietām, kas skar manu materiālo pasauli, jā, kā es tajā dzīvoju. Kaut kas, kas skar to, kas manī ir kaut kādas pārliecības,
Piemēram, es kaut ko jaunu nevaru uzsākt, tāpēc, ka manī dziļi iekšā, zemapziņā, sēž kaut kāda pārliecība, kas saka, ka nē, tas nav labi un tev to nevajag. Un cilvēks nevar sevi realizēt. Un, lai izceltu gaismā, ieraudzītu, kas tad manā zemapziņā tur tāds sēž un traucē man virzīties kaut kādā jaunā virzienā, šāds te kārtas mums ļoti labi var palīdzēt. Es iesaku viņas, protams, nopirkt, balstoties uz to, kā patīk, ja? Tas ir sajūtas. Tajās visās ir bildītes. Tāds ļoti skaists bildes. Es izvēlējos tieši tās, kuras mani uzrunāja, tieši ar šīm te savām bildītēm visvairāk. Te nav nekāda viena pareizā, karšu kava, te katrs izvēlās to, kas viņam vislabāk patīk. Iesaku tiešām vismaz vienu šādu kavu nopirkt, ar kuru var pastrādāt. Kā būtu pareizi to darīt? Mēs viņus pirmkārt jau visus izliekam, mēs neskatāmies uz šīm te bildītēm, bet mēs viņus velkam neredzot. Ja mums ir kaut kāds jautājums, tad pareizi tomēr būtu pirms uzdot jautājumu, noskaņoties iekšēji. Sakopot sevī vienkopus visas tās lietas, kas man saistās ar kaut kādu konkrētu jomu. Piemēram, jūs gribat jautāt kaut ko par darbu vai par naudas lietām. Teiksim, cilvēkam problēmas ar naudu. Nauda it kā viņa ir, bet viņas nepietiek tam, kam vajag. Tad pasēžam un padomājam par to, ar ko man saistās nauda. Kā es viņu uztveru. Tā tomēr ir enerģija, jā. Kādas bailes man saistās ar naudu. Teiksim, ļoti bieži ir tāda pārliecība cilvēkos, kā liela nauda ir bīstama. Kad mēs visu to sevī tā kā esam vienkopus salikuši, apkopojuši sevī, tad lūk no šī te iekšējā stāvokļa, tāda savākta, koncentrēta, tad arī izdaram šo te pirmo gājienu, mēs uzdodam kārtīm kādu jautājumu, un tad neredzot, kas tur ir, vienkārši izvelkam vienu kārti. Es šajā gadījumā gribētu izvilkt kādu kārti. Kārts man, respektīvi, varētu palīdzēt saprast, par kādu jautājumu man parunāt ar jums nākošais. Tā kā neviena no jums man neko neraksta atpakaļ un nekomentē, tad man ir tāda taustīšanās pa tumsu. Un es gribētu saprast, kas manām klausītājām ir vajadzīgs. Kas būtu tā aktuālā tēma, par kuru es varētu ierakstīt nākamo video. Lūk, es vienkārši izvēlos. Dejojoša sieviete. Tā var nojaust pēc tās pozas, jā. Viņa skatās kaut kur uz sauli. Pirmais, kam mēs pievēršam uzmanību šajās kārtīs, ir tas, kādas sajūtas viņa raisa. Kad paskatāmies, pirmais iespējas. Man šis pirmais iespējas ir tāds
priecīgs un gaišs un arī vieglums, ja, tajā, kā sieviete it kā dejo, skatoties uz sauli. Ja. Kārtas arī saka, ka lielākā daļa no klausītājām ir sievietes. Tātad kaut kas par sieviešu tēmu. Bet tā kā līdz galam īsti nav saprotams, vai ne? Mēs varam uzdot otru jautājumu. Mīļās kārtis, palīdziet man saprast konkrētāk, par kādu jomu sievietes dzīvē mēs varētu parunāt. Atkal jūra. Jūra, suņuks blakus, tālumā bāka. Otrais, kam mēs bez sajūtām pievēršam uzmanību kārtīs, ir darbība, kas notiek. Kādu darbību kārts rāda. Es šeit redzu tomēr virzību. Sieviete ar suņuku blakus, viņa ietver to jūras krastu, un viņa dodas uz to bāku. Bāka ir kā tāds norādījums. Jā, bāka rāda kuģiem ceļu, un šajā gadījumā tas ir tāds metaforisks norādījums, ka sievietei ir kaut kāds mērķis, viņa dodās uz kaut kādu gaismu, kuru izstaro bāka. Viņai tāds ir vajadzīgs, lai viņa zinātu, kurp viņai iet. Šajā brīdī es šo kārtu saprotu tā. Pieļauju, ka citā brīdī, laikā un vietā, vai par citu jautājumu, izvākot šo kārti, mēs sapratīsim kaut ko citu. Ko paņemsim vēl vienu kārti? Nu, jā, mēs te tā sākuši spēlēties esam. Bāka. Kas ir pats svarīgākais sievietes dzīvē, lai viņa būtu laimīga? Kas ir tā bāka, uz kuru jādodās sievietei, jātiecās? Tad pats būtiskākais priekš sievietes, kas? Nu, te ir redzami cilvēki. Sēžam pie ugunskura. Kāds dzied, spēlē ģitāru, kāds dzer karstu kakao un klausās. Es teiktu, ka tā ir patīkama kompānija. Tie ir draugi, kas kaut ko dara kopā, kopīgi sēd pie viena ugunskura. Es teiktu, ka kārtas rāda, ka sievietes galvenā loma dzīvē ir šīs te vides radīšana. Kāda ir tā atmosfēra tur pie tā pavarda? Sieviete ir tā, kas šo te pavarda uguni uzpasē, piemet malciņu, uztur dzīvu. Nu ko? Lai tā arī notiek. Nākošo reizi parunāsim par sievietes lomu ģimenē.
Tā jūs katra no rīta varat sev jautāt, kas šodien ir svarīgs manā dzīvē. Kas man ir jāizpauž, kādas īpašības, es teiktu, jā. Kas tieši konkrētajā dienā no manis visumam ir nepieciešams. Jā, lai, ne tikai visums, jā, bet vispār, kas citiem cilvēkiem no manis ir nepieciešams tajā dienā. Ko es varu dot no sevis? Tas, ko es vislabāk protu, vai tas, ko es gribu attīstīt sevī. Un tādā veidā mēs varam katru dienu nedaudz piešķirt tai kaut kādu dziļāku jēgu. Protams, ka ir skaidrs, ka mēs katru dienu daram kaut kādus savus darbus, strādājam, ejam uz darbu, nākam mājās, daram mājas darbus un tā tālāk, bet mēs tos visus varam darīt ar kaut kādu vienu iekšēju ideju. Un kāpēc, lai kārts mums nevarētu tajā palīdzēt, kādu ideju šodien censties realizēt. Paskatīsimies, kas no tā viss sanāks. Tiekamies nākošajā reizē. Pagaidām tā.